Varbūt tā tur palūkt, ja? Kā tur šitā var zoomēt un atzoomēt. Zin, tur var labāk. Liels paldies, ka uzaicinājāt. Mans vārds ir Dita Rietuma, Baltijas Cēles fonda priekšsēdētāja. Un mēs strādājam ar tādiem konceptuāliem jautājumiem. Un šitas jautājums par administratīvo tiesu tiešām ir ļoti svarīgs, jo mums neskāpēc ir radies tāds smags viedoklis, ka līdz ar to, ka šo 20 gadu laikā ir 3 reizes vairāk cilvēku pazudis no Latvijas nekā 2 pasaules karu laikā, ja? Tad mēs pamatots uz tādam jautājumu, vai nav noticis administratīvais genocīds šī teritorijā. Un mums ir tāda sajūta, ka, diemžēl, jūs godātā tiesa nevarēsiet šo jautājumu atrisināt, jo kaut kas tajā konceptā nav kārtībā. Un kā mēs varētu tajā visā konceptuālajā, lielajā konceptā rast konceptuālo kopumu, izprast, ja? Un tad mēs esam arī secinājuši, ka mēs ejam, ka īstenībā neviens no mums, arī jūs, godātie tiesas darbinieki, ja, nekad savā dzīvē neesat mūsu valsts iekārtu izvēlējušies savā konceptuālajā kopumā, ka tur vajadzētu arī domāt kaut kādu instrumentu, kā varētu vēlēšanās, piemēram, vai referendumā izvēlēties konceptuālo kopumu valsts iekārtā, ja, un tiesas kopumu. Un man ir vēl arī tās konkrēts jautājums, es gribētu saprast, kam vispār tiesneši dod zvērstu, kad viņi kļūst par zvērnātiem tiesnešiem un tā tālāk. Jo tagad arī pat zemesardze vairs nedod tautai zvērstu, bet ir izmainīts zvērsti. Ja? Un mēs gribētu sastrādāties un sadarboties, jo mums ir zinātnisks koncepts, mēs viņu saucam par baltu saules modeli, kā varētu tas savu veidu jaunas cilvēktiesības, vissvarīgākie bloki varētu tiesību cilvēkam, drošumspējas tiesību, varētu tikt atgriezti ļoti ātri. Dažu mēnešu laikā savu referendumu var salikt kompetentu iekārtu un ieslēgt šobrīd neiedomājamāko labklājību konceptuāli. Ja? Tas jau būtu ļoti jauki, un es dzirdētu, ko pirms nedēļas šeit stāstīju par vēlēšanām, ko un kā var mainīt. Ja? Un man bija jāsaka, ka daži cilvēki ir ne tikai iedomājas, ka viņi dzīvo, bet faktiski arī dzīvo kādā matriksā. Ja? Nu, cilvēks nav tā sastiķējums no dažādām sastāvdaļām, pagaidām vēl nav tā sastiķējums no dažādām sastāvdaļām, un tur tās pamaina. Nu, cilvēks ir, katram cilvēkam ir brīvā griba, un parasti cilvēks šo brīvo gribu izmanto, lai kļūdītos, lai palaist garām kaut kādas iespējas vai nepieņemtu saprātīgas lēmumus. Un tas arī pats skaistākais dzīve. Ja visi dzīvotu pareizi un skaisti, nomirt no garlaicības. Labi, bet par tām baltu taisnībām, tas jau nav nekas... Taisnībām, taisnība, tas ir justice viens un tas pats. Bet profesors Šinaisks, piemēram, bija iemīlējies Latvijas tautas dainās un bija tur atradis pilnīgi jaunu, pēcāk vecu taisnīguma sistēmu, tiesību sistēmu. Ja? Un ja palasa Kavaci vai Vīku, tad Japāņi arī ir senbalti un helēņi. Bet var tam ticēt un var mēģināt, bet tas nav šodienas. Mums pa vēsturi uztaisīsim vienu kaut kā tādu atsevišķu diskusiju. Labi? Bet tagad vajadzētu tikt skaidrībā par administratīvajām tiesām. Cik es saprotu, tad... Bet kam dod zvērstu? Jūs varētu pateikt? Man šķiet, ka arī vajadzētu tautai. Jo, teiksim, tas ir tieši tāpat kā vārdā administratīvā tiesa spriež tiesu. Es par to kādreiz runājam, dažiem šķita, ko tu jūs tur tāds jautājums runājat. Bet piemēram, krimināla lietā tiesa notiesā Latvijas valsts vārdā. Un arī prokurors uztur apsūdzību Latvijas valsts vārdā. Te īsti nevar saprast, par ko tā valsts ar sevi strīdās tur. Ja? Un tāpēc administratīvajā procesā mums šķiet pašsaprotami, daži sākumā brīnījās, kad spriedums ir Latvijas tautas vārdā, jo parasti spriedums ir pret valsti. Parasti valsts ir atbildētāja, varas nesējas avots, suverēnās varas avots ir Latvijas tauta, un līdz ar to ir pilnīgi dabiski, ka tiesas spriedums ir Latvijas tautas vārdā. Nu, atceros iebildes juridiskā komisijā, bet kā tad būs civila procesā? Nu, kādreiz grozīs arī civila procesa likumu. Kādreiz grozīs arī, ja vēl civila procesā būtu pieļaujams valsts vārdā, tur visbiežāk strīdās divas privāti personas, ja tad krimināla procesā tas arī izklausās vairāk nekā jocīgi. Bet Eiropā ir vairākas tādas valstis, kur deputāti ir iestrēguši un kaut ko pussolīt izdarījuši, bet otru pussolīt aizmirsuši izdarīt. Gadās tā arī profesoriem. Es tikai pabeigšu patieši, ka Latvijas republika.info saucās mūsu mājaslapu un lūdzu, nāciet pulkām, jo mēs vācam ekspertus, lai varētu izveidot tautas tiesu tiešām, lai nebūtu
Es ceru, ka jūs nesat tie, kas tur piespriež godu. Nē, mums ir mīlestības koncepts, pilnīgs mīlestības un piedošanas un sadarbības koncepts. Paldies, un viss sadarbojamies. Tā. Labi, par džainistiem arī